Man interesē pajautāt arī par tādu lietu kā tējas rituāls. Mēs jau video materiāli redzējām un piedzīvojam Taivānā. Un es tējas meistara tādā tā kā vadībā gatavoju un vienkārši aplēju tēju. Un tur bija nozīme katrai mazākajai detaļai. Vai tev krūzīte ir pagriezta tā, vai tu lej ātri, vai tu lej lēni. Un tur pilnīgi mazākajiem sīkumiņiem, protams, temperatūra un cik ilgi tu viņu tur. Kāda ir tējas dzeršanas rituāls Šrilankā? Šrilankā tā ir cita lieta, par ko tu runā. Tā ir Ķīna, tā ir Taizeme, tā ir Japāna, nu, par šo rituālu. Ceilonā ir melnā tēja. Melno tēju Ceilonā ieveda Angļi. Tāpēc, kad tur tarps apēd kakao pupiņas. Tā bija īsumā tā. Jā, īsi. Bija kafija atnāca tarps apēd pupiņas. No Indijas vai no Ķīnas, es neatceros, no kurienes viņi ieved tur. Paldies Dievam, tas tarps nevarēja apēst tējas krūmus. Faktiski, lai apliet labi melno tēju, ir vajadzīgi 2 trauki vienāda izmēra, vēlams. Vai tās ir 2 krūzes, ideāli, ka tās 2 tēja kanniņas. Nekāda sietiņa. Viena kanniņa, kurā, teiksim, ūdens uzvāries, tā kā mēs ideāli, ka mēs viņu varam kanniņā, uz liesmas vai uz kaut kā tur, nevis plasmas strumulī un tā tālāk. Sagaidām, ka tur pirmais burbulis gatavs. Tad to ielēja mazliet ūdeni, izskalo, izlej ārā, lai vienkārši uzsildītu kanniņu. Ieberam tēju, tēju jāber vienmēr ar sauju. Tad jūt, cik ir. Un aplej to tēju un nogaidīt vajag tās apmēram minimālais 3 minūtes, 5 minūtes. Tas ir ilgi diezgan. Jā, bet viņai jādod laiks. Jā. Un tējai nav jābūt švakai. Viņai jābūt, kā dzēri, ja? Jā. Kā viņi iedod, nenormāli. Laba tēja. Kafija atpūšās. Un tad nākošais stāsts ir tas, ka šitā kanniņa, tās 5 minūtes, un tad ir jāpārlej otrā kanniņā. Cietiņu, bez cietiņa jautājums, kas tur kā tur ir. Ja? Un tad var sākt dzert. Patiesībā kļūda pirmā, ko dara cilvēki. Vai nu ieber tādā krūzē, aplej un no viņas arī dzer. Tas nozīmē, ka sākumā ir viena garša, beigās ir cita garša. Kā viņi ievelkās procesā. Jo viņi jau pēc tam vairākas reizes aplēja pēc tam. Nē, melno tēju neaplēja vairākas reizes. Okay. Melno tēju vienreiz. Tas ir tas stāsts par to otru. Un otrs stāsts, ka, ja arī tādā pašā kannā atstāja to tēju, atnes tev tēju, 5 lapas, sākumā ūdens, un pēc tam ir inde. Tad, kamēr to kannu tu izdzer, ja, tad tikmēr ir tā, ka beigās ir rūgta viņa. Vienalga, kura tēja, vai tā ir zaļā, vai tā ir melnā, viņa nerīkst tējas lapas, nerīkst atstāties ūdenī, kamēr uztaisa to tēju, nolej un tad.